Čau! Es esmu Inga Jakabovska. Es esmu personības izaugsmes koč. Es esmu atnākusi šeit, lai vispirms pastāstītu par sevi, pastāstītu par nozari, pastāstītu par coachingu un ko vispār tu vari saņemt, kādus pakalpojumus un lai tev ir labāks priekšstats. Tad pašā pirmajā kārtā coach ir cilvēks, kurš ir saņēmis oficiālu izglītību, mācījies, gājis praksē, daudz izzinājis sevi un daudz strādājis arī ar citiem. Tātad, ja tu izvēlies coachu, es tev iesaku izvēlēties kādu, kam ir tiešām pamatots izglītības dokuments. Tev ir iespējas arī pārbaudīt atsauksmes, jo tomēr coaching skolas nav tik daudz un viss ir pārredzams un pārskatāms. Otrām kārtām, coach ir neitrāla persona, kas iepriekš uzskatās izglītības ietvaros ir saņēmis izglītību, viņš pārzina tehnikas, viņš miksē iegūtas coaching skolā tehnikas, visdrīzāk ar savu dzīves iepriekš iegūtām tehnikām, lai veidotos tāds ideālais kombo, un kurš spētu palīdzēt tieši tev un būt tas unikālā odziņa, kādēļ tieši tu meklē palīdzību pie šī cilvēka. Ja? Tātad esam tikuši tik tālu. Tātad coach ir tā kā tāds pavadonis tev tavā ceļā uz mērķiem. Un, kad es saku par mērķiem, tas nav gluži tāds domāts, tāds klasiskie mērķi. Tie ir tādi in the life dzīves mērķi kopā. Jā, tie var būt arī biznesa, dzīves, personīgajai izaugsmē, lai tikai tu veidotu tādu labāku ceļu uz savu labāku versiju un sev nospraustajiem tādiem gala mērķiem. Coach noteikti vienmēr būs neitrāls, viņš būs tāds balstošs, viņš nekad nenosodīs un vienmēr būs tāds mazais cheerleaders par tevi un viņš vienmēr tev ticēs. Coachings noteikti nav ne psihoterapija, ne psiholoģija. Šo mēs lauciņu tā kā teikt neaiztiksim. Un tur es palūkšu drīzāk, kad meklēt palīdzību pie citiem speciālistiem. Tātad esam tikuši tik tālu. Kā personīgi es tev varu palīdzēt? Es tev varu palīdzēt jautājumos gan personīgajā izaugsmē, kad tu vēlies, piemēram, definēt labākus savus iekšējos mērķus, labāk izprast savu iekšējos tādu straglu, un tas tev palīdzēs virzīties uz lieliem mērķiem. Es tev varu palīdzēt pie klasiskajiem, kad, piemēram, tu vēlies atvērt savu jaunu biznesu, tu esi biznesa ceļa sākumā, tu nesaproti, tu nespēji noturēt to motivāciju. Tas ir tās klasiskās. Transformācijas coachings, tad, kad tu vēlies mainīt, tas ir darbs ar pārliecībām, tad, kad tu vēlies mainīt savas iekšējās pārliecības, jo tu esi definējis kaut kur jau iepriekš, kad tas tev traucē. Tas iespējams ļoti bieži iznāk arī klasiskā coachinga ietvaros, un tad es saku, klausies, es redzu, ka tev kaut kas traucē, un tad mēs paskatāmies, tad tu paskaties ar tevi manā vadībā tuvāk. Un es saku, jā, šeit mēs varam pamēģināt arī transformācijas coachingu. Jā, tas ir tāds darbs apziņas līmenī. Man ļoti patīk arī asociatīvās kāršu sistēma, bieži vien es integrēju viņu gan visos coachinga veidos, bet ir pieejama arī atsevišķa sesija, kā tikai paskatīties uz taviem jautājumiem dziļāk, jo tas ir tāds tiešais kanāls uz zemapziņu. Esmu reāli sajūsmā par šo tehniku, pašai ļoti patīk. Bieži vien atnāk tādi negaidīti risinājumi, un jo zemapziņa ir gaidījuši šo mirkli, lai teiktu, hei, es esmu šeit, es tagad esmu gatava runāt. Vai ne? Tas ir forši. Pielietoju savās iepriekš iegūtās zināšanas, miksēju, un tāds tas kombo ir tas pats labākais, lai tu saņemtu savu rezultātu, pēc kā tu nācis. Pavisam pieminēt ļoti svarīgi jautājumi, kā tas ir komandu coachings. Komandu coachings tas var būt arī tādām darba vietām, lielākām un nelielākām. Tādā veidā
darbs ar tādu lielāku grupu, par lielāku mērķi. Tas var būt arī kaut kāds lielāka mērķa definēšanas, pārmaiņu laikā. Iespējams, ka jums ir nepieciešams palīdzība kādu sapulcu vadīšanā, lai būtu struktūra. Tā īsumā, tad 5 minūtēs esmu izskrējusi cauri, ko es piedāvāju, kas es esmu, kas ir coachings un kā tas var tev palīdzēt. Un tā nobeigumā es vēlos pateikt, ka es katru savu klientu esmu par visiem sajūsmā, par visu. Es vienmēr teikusi, es tev ticu. Un šī enerģētika, šī mijiedarbība ir kaut kas fantastisks. Mēs esam ļoti sajūsmināti par šo nozari kā tādu. Iesaku paņemt malā kaut kādus stereotipus, un ja tu jūti, kad vajadzētu gribētos pamēģināt, kas ir coachings, ja tu jūti, ka es esmu tā, kas tev varētu palīdzēt, un mums kopā varētu sanākt foršs darbiņš, sazinies. Vienosimies par laikiem. Es atgādinu, ka man ir pieejams pusstundas pirmais zvans, kas ir bezmaksas. Tas tāds iepazīšanās, īstais mērķu definējums. Un tas tā teikt, lai tev ir tā garšiņa, kā tas notiksies tālāk. Visus kontaktus es atstāšu aprakstā. Es esmu atrodama Facebookā, atrodama Instagramā, un tagad es būšu atrodama arī YouTube'ā. Tā kā tiekamies. Čau!